Es te sagatavoju jums iespējams garlaicīgu runu par to, kas mums šobrīd ir ieslodzījuma vietās un kādi pasākumi tiek iztenoti, lai nostiprinātu ģimenes attiecības. Bet sākumā, es domāju, vai ir jēga stāstīt par sevi vai nē, man šķita, ka gandrīz visi jau mani zina. Pēc tam es padomāju, ka tas izskatās pēc lieluma mānijas pazīmes, un tomēr nolimu, ka tomēr īstenībā pastāstīšu par sevi. Es esmu Svetlana Trubačova, resocializācijas daļas, negribas pateikt daļas, jo mēs esam visi komanda, kura jau ilgstošus gadus sadarbībā ar projektu īsteno gan projekta aktivitātes, gan ikdiena. Mēs pildam savus darba un dienesta pienākumus, un mans uzdevums ir koordinēt šo resocializācijas darbu gan pārvaldē, gan ieslodzījuma vietās. Pēc izglītības es esmu psiholoģe un sociālu zinātņu pasniedzēja. Man bija tas gods un iespēja pastrādāt arī sociālajā jomā, jo kādu labu laiku atpakaļ es Naujienas pagastā vadīju arī ģimenes un ģimenes atbalstā nodaļu, un respektīvi ģimenes jautājumi visu laiku kaut kā ir kopā ar mani, vai es no tiem jautājumiem nevaru nekādīgi izvarīties, bet tad runājot par šīs dienas tēmu, es gribu pateikt, ka sākumā es ieskicēšu to, kas normatīvajos aktos jau ir noteikts attiecībā uz mūsu klientu tiesībām satikties vai cita veida sazināties ar ģimenēm. Pirmām kārtām mūsu klientiem nonākot ieslodzījuma vietā, gan apcietināta statusā vai notiesātas personas statusā, ir tiesībās informēt ģimenes locekļus par to, kurā izglītības bet ieslodzījuma vietā klients atrodas. Un tad tas noteikti mazina ģimeņu stresu un neziņu par to, kas notiek ar viņu radinieku ieslodzījumu, kur viņš atrodas un kur viņu meklēt. Vienīga nianse ir tā, ka klients pats izvēlās, kuru informēt par savu atrašanās vietu, un reizēm varbūt tā, ka tas paziņojums, kur viņš pats aizpildā ar savu roku, tiek nosūtīts, pieņemsim, sievai, bet netika nosūtīts mātei, un tad mamma izmisuma meklē savu dēlu un raksta vai zvanu ieslodzījuma vietu pārvaldi un lūdz painformēt viņu, kur viņas bērns atrodas, bet mums, kā pārvaldes darbiniekiem, nav tiesības informēt pat māti par to, kurā vietā atrodas viņas dēls. Tad vēl viena iespēja, kā mūsu klienti var sazināties ar saviem radiniekiem, ir sazināšanas sarakstoties, izmantojot taksofonu vai video saziņas iespēju. Sarakstē nav ierobežota, bet ir cenzēta. Joprojām mēs esam un būsim tāda režima iestāde, un mums jānodrošina arī drošības visus aspektus gan iekšā cietumā, gan arī domājot par sabiedrības drošību. Tāpat arī mūsu klientiem ir iespēja izmantot telefonu zvanus, un šo daudzumu un biežumu nosaka normatīvi akti, vai no apcietinājuma turēšanas kārtības likums, vai no Latvijas soda izpildes kodeks. Diezgan jauna iespēja, nosacīta jauna iespēja ir piedāvāta mūsu klientiem, kad viņi var sazināties ar saviem ģimenes locekļiem, tā ir video saziņa. Video saziņa, diemžēl, šobrīd nav pieejama visiem, jo tas ir saistīts ar mūsu reālajām iespējām nodrošināt šo saziņas veidu. Un šobrīd, ja mēs runājam par notiesātēm, tad video saziņas iespēja ir nodrošināta nepilngadīgajām personam vai dzirdīgajām vai nedzirdīgajām personam, un arī tiem, kas atrodas Latvijas cietumu slimnīcā un uz mūžu notiesātēm.
Atsevišķos gadījumus tādas iespējas arī ir apcietinājumā esošajām personām. Tātad satikšanas. Satikšanas mums ir gan izlaicīgas, gan arī ilgstošas. Izlaicīgas satikšanas tas nozīmē, ka personai ir tiesības satikties ar pieaugušiem un bērniem. Tad reize var apmeklēt personu ieslodzījumu ne vairāk pār 4 personām. 2 no tām ir pieaugušas un 2 nepilngadīgas personas. Izlaicīgajām satikšanām nav tāds striks nosacījums, ka tur jāpiedalās tikai un vienīgi ģimenes locekļiem, tur arī var apmeklēt draugi. Par ilgstošajām satikšanām tur tomēr ir ierobežojums un tur mēs gribam redzēt tikai un vienīgi radiniekus, vai gadījumā, ja persona nav radinieku, tad ar cietumā priekšnieka atļauju personu ilgstošas satikšanas var apmeklēt arī 3. persona gadījumā, ja ar šo 3. personu notiesātajai personai ir bijusi kopēja saimniecība vai kopējais bērns. Tā, vēl viena iespēja, kura ir nodrošināta konkrētajā gadījumā notiesātajām personām, kas sodu izcieš slēgtā tipa cietuma augstākajā pakāpē vai daļai slēgtā cietuma augstākajā pakāpē un atklātajā cietumā. Tā ir iespēja izlaicīgi atstāt brīvas atņemšanas iestādes teritoriju. Ja mēs runājam par personām, kuras sodu izcieš slēgtajā vai daļai slēgtajā cietumā, šī iespēja ir paredzēta tikai un vienīgi kā pamudinājums. Un tad persona brīvas atņemšanas iestādi var atstāt uz laiku līdz 2 dienām vai līdz 5 dienām, ja runa ir par svētku dienām. Tā, vēl viena interesanta prakse, kura bija līdz šim, CESU audzināšanas iestāde. Tad audzināšanas iestāde nepilngadīgiem regulāri rīkoja tā saucamas vecāku konferences. Šobrīd vecāku konference ir aizstāta ar ģimenes dienām, un lielākoties vecāku konferences mērķis bija pastāstīt vecākiem par to, kādi sasniegumi ir viņu bērniem. Un bērniem savukārt bija iespēja padalīties ar to, ko viņi iemācījušies darīt, atradoties ieslodzījumā. Un tur diezgan vienā tāda pasakuma piedalījos, un man bija tas gods redzēt, ar kādām acīm skatās vecāki ar saviem bērniem, un reizēm pat viņi tādus savus bērnus nav redzējuši. Un dažreiz arī bija ļoti pārsteigti par to, ka kāds var paslavēt viņu bērnu, par to, ka viņš ļoti labi mācās, vai viņš ir veiksmīgi pabeidzis resocializācijas programmu, un vai viņš ļoti labi uzstājās, viņš dzied. Un tādi atklājumi bija, ka tu maki dziedāt. Un tad pavisam savādāk gan vecāki skatās uz saviem bērniem, gan bērnu uz saviem vecākiem, un reizēm arī mainās to attiecību kvalitāte. Un tad beigās, pateicoties projektam, mēs nonācam pie tā, kā ir nepieciešami vēl papildus pasākumi, kuru mērķis būtu saliedēt tas ģimenes un nostiprināt ģimenes attiecības. Jo nav noslēpums, ka tas vidējais brīvas atņemšanas sods, kuru izcieš mūsu klienti, ir no 3 līdz 6 gadiem, un par šiem gadiem ģimene var izjūgt, vai ģimenes attiecības varētu pasliktināties ļoti nopietni, un tad, kad mūsu klients atbrīvojās, viņam nav tas atbalsts primārais, kuru var sniegt ģimene. Un tad viņi meklē to atbalstu pie draugiem, bet nevienmēr tie draugi ir tie, kas tiešām varētu sniegt sociāli pozitīvo atbalstu. Tā, kā bērns var nonākt ieslodzījumā? Pirmām kārtām, kā apmeklētājs, kā es jau teicu, un tad mums projekta īstenošanas laikā mēs paskatījāmies uz to mūsu reālu praksi, kas notiek, un tad pamanījām, ka tomēr tā praksē ļoti atšķirās cietumos. Un tad mēs mēģinājām šo sakārtot. Kas bija pamat jautājums? Vai bērns, kurš vēlās apmeklēt
cietumā esošo vecāku ir tiesīgs atrasties cietuma teritorija trešas personas pavadībā. Tātad mēs uzrakstījām mīlestības vēstuli sākumā Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, pēc tam pēc atbildes saņemšanas nolēmām, ka ne, mums nepieciešams precizēt šo sniegto atbildi, un tad mūsu cienījamie juristi sadarbībā ar restruktūrizācijas daļu ir sagatavojuši vēstuli Labklājības ministriju, un mēs saņemam atbildi, ka bērns var doties uz cietumu trešas personas pavadībā tikai un vienīgi, ja brīvībā esošais likumiskais pārstāvis ir pilnvarojis šo trešo personu, un tas pilnvarojums ir notariāli apstiprināts. Protams, mēs ļoti labi apzināmies, ka šī prakse sagadās papildus gan finansiālu slogu ģimenei, gan arī nesīs arī citus apgrūtinājumus, bet mēs esam dažreiz likuma kalpi, un turpmāk mēs pieturēsimies tieši pie šīs prakses. Tad kāda veida vēl bērns varētu nonākt ieslodzījumā? Tad ar ieslodzījumā esošo māti. Normatīvi akti pārēdz, ka bērns līdz 4 gadu vecumā var atrasties kopā ar māti ilguciemā cietumā bērnu un mātes nodaļā, ja tas sekmēs bērna labākas intereses. Lai to panāktu, kas notiek? Tad mamma vēršās pie bāriņtiesas, tās pašvaldības bāriņtiesā, kurā mātei bija deklarēta dzīvesvieta, un viņa prasa bāriņtiesu saskaņot šo bērnu atrašanos ieslodzēja kopā ar māti. Un tad bāriņtiesa piekrīt, tad bērns atradies kopā ar mammu diezgan labos apstākļos. Diemžēl tāda iespēja šobrīd nav paredzēta tēviem, un mums tas nav šobrīd iespējas izveidot līdzīgu nodaļu pieaugušo vīriešu cietumā, bet arī es neatceros, lai kādām tēvam būtu tāda izteikta interese tiešām ikdienā dzīvot ar savu mazgadīgo bērnu. Bet iespējams tas ir nākotnes attīstības virziens. Un vēl viens trešais variants, kā bērns var nonākt ieslodzījumā, tas, ja viņš ir mūsu klients. Mēs par to šodien nerunāsim, jo mums ir cita tēma. Tātad mēs savā darbā šobrīd balstamies uz 3 pamatmodeļiem. Pirmais modelis ir riska vajadzību modelis, otrs modelis ir pārmaiņu modelis, un trešais ir labas dzīves modelis. Ko tas nozīmē? Tad restruktūrizācijas darbs sākās ar to, ka sākumā mēs izvērtējam klienta restruktūrizācijas vajadzības un prognozējam atkārtoto noziega nodarījumu risku. Vajadzības princips balstās uz idejas, kā mums jāstrādā ar tām notiesāta vajadzībām vai dinamiskajām faktoriem, strādājot ar kuriem pastāv liels risks, bet pastāv lielā varbūtība, ka restruktūrizācijas darbs būs efektīvs un recidīvs mazināsies. Un Andrew un Bonta izdalīja tādus 8 pamatfaktorus, kuri turpmāk ar lielāku varbūtību var prognozēt atkārtoto noziega nodarījumu risku. Un starp tiem 8 faktoriem iesakņojusies arī ģimenes un laulības aspekti. Šeit konkrētajā gadījumā, veicot risku un vajadzību izvērtēšanu, mēs vērtējam, kādas attiecības bija mūsu klientiem pirms ieslodzījuma, vai ģimene bija atbalstoša, vai ģimene tomēr pastāvēja konflikti un ģimeni ir iespējams nosaukt par destruktīvu. Un tad mums atbilstoši jāpiedāvā resocializācijas intervences, lai šo risku mazinātu. Vēl pateicoties projektam, mums tāpa viens interesants pētījums, par kuru rezultātiem es jums īsumā pastāstīšu.
Viens no secinājumiem bija tāds, ka mūsu klienti pēc atbrīvošanas lielākoties skatās uz ģimeni kā uz pirmo un galveno palīdzības sniegšanas avotu. Pēc tam viņi domā par draugiem un pēc tam tikai par pašvaldības iestādēm. Un šis secinājums palīdzēja pētniekiem pārliecināties, ka šeit pie mums Latvijā ģimenei ir ļoti svarīga loma notiesotā resocializācija un arī ģimene varētu būt kā avots, kā arī milzīgs resurs, lai tomēr persona atkārtoti neizdarītu noziedzīgo nodarījumu. Šeit arī svarīgi piebilst, ka te nav nozīmes, vai mūsu klientam pirms ieslodzējuma bija sliktas vai labas attiecības ar ģimeni. Galvenais, ka pēc atbrīvošanas pirmais, pie kā viņi vērsiesies pēc palīdzības, ir viņu ģimene. Ģimene darbojas kā stiprinošs un resocializācijas veicinošs faktors, es to jau pateicu. Vēl viens no novērojumiem bija tāds, ka ilgstošas un izlaicīgas satikšanas uzlabo un stiprina ģimenes saites. Šeit kopā ar šo jauku secinājumu ir tikai izdarīti vēl daži secinājumi. Pirmām kārtām tika salīdzināts, kā radinieki, kuri apmeklē mūsu klientus, uztver iespēju tikties ar saviem radiniekiem un kā mūsu klienti uztver tieši šo iespēju. Pirmām kārtām visi ir priecīgi, ka tāda iespēja ir dota. Bet ir novērots, ka radiniekiem daudz pozitīvāks skatiens uz to, kā viņi var apmeklēt klientus nekā mūsu pašu ieslodzītiem. Ieslodzīti uzskata, ka pamās satikšanos un tā kvalitāte, kurā mēs varam nodrošināt satikšanās, ir neatbilstoša. Te runa ir par to, kā mums ir nepieciešams arī piestrādāt pie tā, lai nodrošinātu normālus apstākļus, runājot gan par telpām, gan par arī aprīkojumu. No otras puses, radinieki ir norādījuši, ka jā, ir nepilnības, bet tas nav svarīgi. Galvenais tomēr satikt savu radinieku un pārliecināties par to, kā ar viņu viss ir kārtībā. Vēl viens secinājums ir tāds, ka regulāras sazināšanas mazina stresu ģimenei. Šeit arī ģimenes locekļi ir norādījuši uz to, ka īpaši pirmajā mēnesī, kad klients nonāk mūsu rīcībā, viņiem ir ļoti svarīgi zināt, kas ar viņu notiek, kur viņš ir un kādas iespējas viņiem ir. Te ir runa par ļoti dažādām iespējām, sākot ar nosacīt pirms termiņa atbrīvošanu, arī iespēja tiks izvietotām konkrētajā ieslodzījuma vietā, un rādinieki norādījuši uz to, kā viņiem pietrūkst informācijas par tiesībām un par notiesāto pienākumiem. Un viens no ierosinājumiem bija pārskatīt mūsu tīmekļa vietni un saturu, lai mēs varētu papildināt tieši ar šo informāciju mūsu tīmekļa vietni vai arī sagatavot bukletus, lai katrs rādinieks pēc nepieciešamības varētu šo bukletu fizisko paņemt līdzi uz mājām. Ģimene ir nepieciešamas zināšanas un prasmes atbalsta sniegšana. Jā, aptaujas gaitā daudzi ģimenes locekļi ir norādījuši, ka viņiem nav zināšanu, kā pareizi atbalstīt mūsu klientu, kamēr viņš atrodas ieslodzījuma vietā. Viņam ir vēlme, bet viņi baidās izdarīt kaut ko nepareizi, kas varētu novest pie kārtēja konflikta un ietekmēt arī turpmākas attiecības ar ģimeni. Jā, pateicoties pētījumam, mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka tomēr, it īpaši ņemot vērā mūsu ierobežotas resursus, gan finansu, gan cilvēku resursus, mums ir nepieciešams sakoncentrēties uz konkrētas mērķu auditorijas. Un no pētnieku puses izskanēja priekšlikums tomēr priekšroku dot bērnu vecāku attiecību stiprināšanai, piedāvājot atbilstošas
pasakumus, tas varētu būt gan ģimenes dienas, gan arī specializētas programmas. Protams, zinātniskajā literatūra nav viennozīmīga viedokļa par to, vai to, ka bērns nesaskarās, bet regulāri apmeklē savu vecāku ieslodzījumu vietā, vai tas ir par labu bērnam un vecākām, vai tomēr tas var izraisīt kaut kādas negācijas. Ir gan tādi rezultāti, un abos gadījumos tie rezultāti diezgan pārliecinoši, bet tomēr kopēja tendence ir tāda, ka labāk rādīt iespēju satikties ar vecāku ieslodzījumu, kurš atrodas ieslodzījumā, bet veidot tādu kontrolējumu vidi, lai tas satikšanās un pasakumi tomēr būtu jēgpilni un tiešām veicinātu tas ģimenes saišu saglabāšanai. Par informācijas trūkumu, par ģimenei pieejamiem sociālā atbalsta pakalpojumiem, šeit lielākoties runa ir par to pašvaldības palīdzību, kuru pašvaldība var piedāvāt brīva palikušai ģimenei. Jo arī pētījumā ietvaros ir noskaidrots, ka lielākoties ģimenēs paliek bez tā cilvēku, kurš pelna naudu, un dēļ tā viņiem ir, zināmā mērā, finansiālas problēmas, un ģimenes vēlās zināt, kādu pabalstu pašvaldība var piedāvāt mūsu klientiem, lai viņi varētu tie skaitā apmeklēt savu radinieku, kurš atrodas ieslodzījumā. Vēl viņus ļoti interesē iespējas saņemt pabalstu, kad cilvēks atbrīvojas, bet ne tikai runa ir par finansēm. Daži aptaujā iesaistītie radinieki norādījuši uz to, ka viņiem ir nepieciešama arī psihologa palīdzība, lai sagatavotos tam, ka cilvēks, kurš ilgstoši ir bijis ieslodzījumā, atgriezīsies brīvībā, ģimenē, un kā pareizi veidot tas jaunas attiecības ar cilvēku, kurš ilgstoši ikdiena nav kontaktējis ar saviem ģimenes locekļiem. Tā, un beigās ģimenes dienu integrācija resocializācijas procesā ir piedāvāts tomēr nostiprināt ģimenes dienas kā resocializācijas līdzekļi normatīvajos aktos, bet ne tikai tā uz papīra, lai tas būtu ķeksīši pēc, bet nē, lai tām ģimenes dienām būtu arī jēga. Ko tas nozīmē? Ka ģimenes dienām jābūt tādiem, lai nostiprinātu un attīstītu sociālas un saskarsmes prasmes ne tikai mūsu klientiem, bet arī ģimenēm, lai būtu iespējams arī mācīties gan klientiem, gan ģimenes locekļiem sociāli atbalstāmu uzvedības modeli, un tādā veidā mēs varētu panākt, lai ģimene varētu papildus motivēt mūsu klientu pārmaiņām un labākai dzīvei pēc atbrīvošanas. Vēl no radiniekiem un mūsu klientiem ir izskanējis priekšlikums, kā ģimenes dienam jānotiek pēc 2-3 mēnešiem, diezgan regulāri. Tā, mana kolēģi Natāļa jau pastāstīja lielākoties par tiem resocializācijas līdzekļiem, ar kuriem mēs šodien strādājam. Es neatkartošos, vienīgi es gribu pievērst jūsu uzmanību, ka daļa no tām, kas jau iepriekš pieminēju, kas ir sagaidāms no ģimenes dienām, mēs arī veicam iztenot resocializācijas programmas. Respektīvi, mēs nodrošinām iespēju apgūt atbilstošas sociālas prasmes, kā pareizi kontaktēties, kā izvairīties no konfliktiem un tā tālāk. Tā. Un tātad pie pašā galvenā, un es domāju, ka Māris tieši šo gribēja no manis sagaidīt, tad par praksi. Pētījums skar viedokli, kur mums sniedza gan mūsu klienti, gan viņu radinieki, bet tur nebija pieminēti mūsu darbinieki, kuri organizē ģimenes dienas, jo tas arī ir milzīgs darbs. Apzināt visus tos, kuri vēlēs apmeklēt mūsu klientu ģimenes dienās, arī nav noslēpums pārbaudīt visus tos, kuri plāno nakt pie mums, apmeklēt mūsu klientus, lai mēs varētu vēlreiz pārliecināties, ka tas kontakts būs jēgpilns
un neapdraudēs mūsu iestādes un darbinieku drošību. Un tātad, kādi ir secinājumi no mūsu darbinieku aptaujas? Tātad, par sasniegumiem runājot, pirmām kārtām mūsu darbinieki ir atzīmējuši, ka ģimenes dienas notiek pozitīva gaisotne. Daži klienti, vairāki klienti ir norādījuši, ka ģimenes dienas sagādā viņam laimi un prieku. Iedomājoties, cietumā ir iespēja būt laimīgam. Varbūt uz brīdi, varbūt uz kādu stundu, bet būt laimīgam, tas uzreiz maina dzīves kvalitāti. Tas mazina stresu, tas mazina depresijas vārbūtību un galu galā arī sekmē to, ka cilvēks labi uzvedās. Un viņš savādāk skatās uz lietām, viņš varētu sajust to mīļumiņu, to mīlestību no ģimenes locekļiem. Un principā tas ir tas, ko katrs no mums vēlās. Būt laimīgam. Ģimenes kopīga darbošanas. Paldies cesu audzināšanas iestādei par atbildi, jo viņi ir norādījuši ļoti svarīgu lietu, kā jaunieši iespējams, ka pirmo reizi varēja darboties ar saviem vecākiem, un vecāki iespējams pirmo reizi pamanīja, kā blakus ir vesels cilvēks ar savu dzīves uztveri, un viņš ir vērtīgs tam, lai ar viņu komunicētu. Un bērni bija, jaunieši, bet vienalga bērni, bija laimīgi no tā, un viņi tā arī sniedza atgrieznisku saiti, ka tā bija pirmā reize viņu dzīvē, kad tik ilgu laiku viņi varēja pavadīt ar saviem vecākiem. Tikai iedomājieties, cilvēks, kuram ir 17 gadi, dažreiz 18 gadi vai 16 gadi, pirmo reizi tik ilgu laiku ir pavadījis ar savu ģimeni. Te jau ir izskanējis, ka pateicoties ģimenes dienām, ja mūsu jaunietim nebija ģimenes, bija iespējams atrast atbalsta personu, kur viņi sagaidīs pēc atbrīvošanas, un tā atbalsta persona ir bijusi brīvprātīgais. Jā, vēl kāds plusiņš no ģimenes dienas tieši darbiniekiem. Kā es jau minēju, mēs savu restruktūrizācijas procesu uzsakam ar to, kā mēs vērtējam riskus, atkārtot un nozdega nodarījuma riskus. Un viena lieta, ko mēs varam izlasīt papīros, ja tāda iespējams mums ir, bet cita lieta, ja mēs varam redzēt to, kas notiek tad, kad ģimenē apmeklē mūsu klientus. Tas ir pavisam savādāk. Mēs varam interpretēt to, ko mēs varam izlasīt no dokumentiem, un mēs varam pārliecināties par to, ko mums stāsta pats klients. Un te ir daudz svarīgākā informācija, jo tā ir balstīta uz mūsu pieredzi. Tā. Vēl ļoti svarīga lieta - dalībnieku un personāla gandarījums. Kā es jau minēju, mūsu darbinieki reizēm ir uztverti kā tādi, kuri soda vai dara kaut ko tādu, vai prasa kaut ko tādu, ko mūsu klienti nevēlas darīt, un tāpēc vai kritizē kādos jautājumus, un tur, kur ir kritika, tur uzreiz var parādīties pretestība. Bet šeit, tad, kad darbinieki, restruktūrizācijas darbinieki aktīvi iesaistās ģimenes dienu organizēšana un satura veidošana, mēs uzreiz izskatāmies savādākā loma, un tad, kad mēs redzam, ka mēs varējam palīdzēt ģimenei satikties un iekpilni pavadīt laiku, tad mums pašiem ir gandarījums no tā, ka mēs varējam šo jauku pasākumu organizēt. Un galu galā arī iztenot ģimenes dienas un līdzīgus pasākumus, mainās arī sabiedrības priekšstats par to, kādi darbinieki pie mums strādā. Arī pētījumā iepriekš nosauktajā ir izskanējis tās priekšlikums, un novērojums, ka ģimenes dienas darbinieki savādāku
tiek uztverti, jo viņi uzvedās savādāk. Viņi ir atbalstoši, viņi vienmēr palīdz, viņa sniedz atbildes, viņi neprasa uzreiz izpildīt kaut kādus stingrus nosacījumus vai noteikumus. Viņi vienkārši palīdz būt šeit un tagad un izskaidro, ne spēles noteikums, bet pasakuma norises, pēkšņi aizmirsu vārdu, kurš varētu palīdzēt, nosacījumus, atcerējos. Un tas kopumā arī palīdz veidot sabiedrības izpratni par to darbu, ko mēs veicam, ka tas ir palīdzošs darbs. Pirmām kārtām nevis darbs, kura mērķis ir nosodīt kādu. Tātad par izaicinājumiem, cik es sapratu, jau laika ir maz palicis, bet es mēģināšu ļoti īsi un kodolīgi. Pateicoties projektam, tiešām bija iespējams organizēt ļoti dažādus pasākumus bērniem, organizēt ar cienestu gan mūsu klientiem, gan bērniem, gan arī apmeklētājiem, un tas prasa naudu un diezgan lielu naudu. Mēs esam valsts iestādē, un līdz šim mūsu budžeta tādi tēriņi netika paredzēti, tāpēc mēs šobrīd skatāmies tā nevis kritiski, bet mēs meklējam risinājumus, un mūsu klienti arī piedāvā risinājumus. Viņi runājot par to, kā viņi paši var iesaistīties ģimenes dienu organizēšanā, viņi atbildēja, ka viņi labprāt palīdzēs ieslodzījumu vietu pārvaldei un lielākoties ieslodzījumu vietām un piedalīsies galda klāšana vai telpu sagatavošana ģimenes dienām. Tad normatīvais regulējums. Šobrīd normatīvajā regulējumā nav paredzētas ģimenes dienas kā tādas, bet mēs to plānojam integrēt resocializāciju, kā es jau teicu, resocializācijas līdzekļu klāstā. Par cilvēku resursiem ģimenes dienas pārsvarā notiek brīvdienas, un tātad mūsu darbiniekiem jāstrādā 6 dienas nedēļā, nevis 5 dienas nedēļā. Tas arī sagada zināmas grūtības, tāpēc tas ir jautājums, kā mēs to organizēsim, lai tomēr kompensētu cilvēkam to brīvdienu, kuru viņš nav nostrādājis. Infrastruktūra. Jaunais cietums mums palīdzēs, sākot ar 26. gadu, mēs cerējam uz jauno cietumu, kurā infrastruktūra būs jauna un mūsdienīga resocializācija atbilstoša. Satura veidošana, par saturu es jau pieskaros. Drošības aspekti. Bija jautājums par to, bet kontekstā ar brīvprātīgiem, vai ir bijuši gadījumi, kad brīvprātīgie, ļaunprātīgie vēlēs izmantot iespēju apmeklēt ieslodzījumu vietās. Ir bijuši 2 gadījumi, kad ģimenes locekļi mēģināja ienest aprabinušas vielas, un vienā gadījumā ienesa un arī padalījies ar savu radinieku un ar pārējiem ieslodzītajiem, un turpat sanrakojušies. Un tāpēc tiešām ir nepieciešams drošības pārbaude pirms tam, kad ģimenes locekļi nāk uz cietumu, lai piedalīsies ģimenes dienas. Tā, problematiska ģimene iesaiste. Visgalvenais jautājums, uz kuru man šobrīd nav atbildes, iespējams, mēs kopā par to padomāsim, un jums arī būs atbildes. Mēs, kā es jau teicu, mēs RVN ietvaros, mēs vērtējam, kāda bija ģimenes attiecību kvalitāte. Pie mums pārsvarā brauc tie ģimenes locekļi, kurām bija labas attiecības ar mūsu klientiem, bet aiz kadra palika tie, kam attiecības bija nevisai labas. Un tad, kā dabūt tieši tos cilvēkus, kas strādāt ar viņiem, lai viņi varētu būt svarīgs resurs mūsu klientam pēc atbrīvošanas. Šobrīd, kā es jau teicu, man atbildes konkrētas uz šo jautājumu nav, bet es saskatu šeit iespējas sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, NVO, brīvprātīgiem un citām iesaistītiem vai interesētiem organizācijām. Un par iespējām tas ir saistītas ar izaicinājumiem. Pirmām kārtām mēs plānojam nostiprināt ģimenes dienas kā vienu no resocializācijas līdzekļiem, vienlaikus piesaistot valsts budžetu to organizēšanai.
Par NVO brīvprātīgo un sociālo dienestu lomu es jau mēģināju izstāstīt, ka mēs arī saredzam viņus sadarbības partnerus, kuri palīdzēs arī mūsu darbā ar ģimenēm. Personāla mācības noteikti ir nepieciešami papildus, lai arī mēs varētu būt pārliecināti, ka tas pasākums, tas pakalpojums, kuru mēs sniedzam mūsu klientiem, būtu kvalitatīvs. Pie tām arī praksē visu laiku mainās, nekas nestāv uz vietas, viss attīstās, un mums jāseko līdzi tam izmaiņām, un mums jāstrādā ar to, kas strādā. Un jaunu metožu ieviešana darbā ar ģimenēm. Protams, mēs negribam palikt tikai un vienīgi pie ģimenes dienam. Mums interesē arī ārvalstu prakse, tāda laba, pozitīva prakse, kuru mēs varētu pārņemt. Pieņemsim, Nederlandos tiek organizētas nometnes, kuras ietvaros tēvi varētu palikt ar saviem bērniem cietuma teritorijā vai aizbraukt ārpus cietuma teritorijas un pavadīt kopā laiku. Ir arī Grieķijā ir vecāku skolas, kuras vesela programma ir izstrādāta, kuras ietveros bērnus, un ne bērnus, bet vecākus mācā, kā viņiem jāaudzina savi bērni, kā jāmeļ savi bērni. Nu, tā mēs plānojam attīstīties. Paldies par uzmanību!